Juridiskā komisija tiešām ir strādājusi nevien pie daudz likumprojektiem skaita ziņā, bet arī pie ļoti apjomīgiem jautājumiem. Un viens no galvenajiem, kurus gribētu uzsvērt, ir Juridiskās komisijas apakškomisija pilsonības likuma grozījumiem. Nullikā ir noslēgusi darbu pie sagatavošanas 3. lasījumam. Mēs varam pateikt, ka tik tiešām šis pēc 15 gadu ilgas tādas pilsonības likuma aizslēgšanas un noslēgšanas ir tiešām izdebatēti visi aktuālie jautājumi, un tas nonāks tikai vienīgi Juridiskās komisijas vēl tādai tā kā slīpēšanas lemšanai. Pārējie jautājumi apakškomisijai ir atrisināti. Tāpat arī otra Juridiskās komisijas apakškomisija, tiesu politikas apakškomisija, ir ļoti ražani strādājusi un ir noslēdzies darbs arī pie atlīdzības likuma grozījumiem, kas nosaka priekšnoteikumus, ka turpmāk tiesnešiem atlīdzības un piemaksas ir saistītas arī ar viņu kvalifikācijas un kvalitātes darba profesionalitātes novērtējumu. Arī tur ir bijušas plašas diskusijas, iesaistoties arī pašiem tiesu varas pārstāvjiem. Un tāpat arī tiek vēl virzīti virkni citi jauninājumi, lai mēs nodrošinātu tiesu efektivitāti, to, lai tik tiešām sabiedrībai tiesa būtu nevien pieejama, bet arī tiesas spriešana būtu laika ziņā efektīva un arī samērīga termiņos. Pašā Juridiskajā komisijā mēs arī esam uzsākuši virkni arī lielu reformu. Es vēlētos teikt, ka darbs pie līguma sodu pilnveidošanas Juridiskajā komisijā ir ļoti nozīmīgs, jo gan akadēmiskie profesionāļi, gan ministrijas politiskajā līmenī, gan arī deputāti vienisprātis ir secinājuši un jau šodien uz otro lasījumu atbalstījuši grozījumus civillikumā, ka līgumsodi nevar pieaugt neproporcionāli ātri, ka līgumsoda apmērs nevar būt lielāks par pašu pamatparāda summu, jo visi šie mazie kredīti, kreditēšana un ķīlas, kas pēdējos gados ir bijušas arī nozīmīgas tautsājumniecībā, viennozīmīgi cilvēkus iedinoši izmisumā, ka par mazu kredītu beigās ir bijis jāapmaksā daudz lielākas naudas summas, un šo mēs vēlamies pārtraukt. Tāpat arī ļoti būtiski ir, ka Juridiskā komisija ir strādājusi pie grozījumiem krimināla likumā, lai Latvija varētu veiksmīgi startēt nākamajā OECD paplašināšanās kārtā. Proti gan pie kukuļošanas un korupcijas jautājumiem ir pilnveidots regulējums par juridiskās personas kriminālu atbildību, gan arī par amatpersonu saukšanu pie atbildības kukuļu ņemšanas un starpniecības gadījumos. Un vēl arī jautājumi, kas ir saistīti ar psihotropajām vielām, ir raisījuši arī plašas diskusijas Juridiskajā komisijā. Juridiskā komisija ļoti izlēmīgi šobrīd ir nostiprinājusi krimināla likuma spēkā stāšanās likumā kārtību, ka vielu ķīmiskās formulas jau pašas par sevi ir par pamatu, lai izņemtu šādas vielas no aprites. Tātad nav jāgaida, ka atkal no jauna parādās kāda jauna viela, atkal tā no jauna tiek sintezēta, bet ka ir atrastas šīs ķīmiskās formulas, lai tik tiešām šādas vielas nevarētu nonākt nec jauniešu, nec arī citu rīcībā.